Sestdien Limbažu muzejā notika jaunas izstādes Dzīves gaisma atklāšana. Šoreiz muzejā viesojās vācu izcelsmes mākslinieks no Somijas Peters Kauns ar savām gleznām un skulptūrām. Ja mēs atceramies pāris gadus atpakaļ, pie mums viesojās arī vācietis Rainers, kurš izstādīja arī savas gleznas un skulptūras. Jāsaka to, ka šīs gleznas ir naivista stilā gleznotas, un pats viņš nav mācījies nekādā akadēmijā, bet pašmācības ceļā ir iemācījies gleznot gleznas, parādot tajā savas emocijas un noskaņas. Kā vienojošais elements šajās gleznās ir gaisma, jo autors cenšas gaismu parādīt dažādās formās, tādējādi radot savdabīgu atmosfēru un noskaņu. Izstādē redzamās gleznas ir veltītas 3 tematiem – gaismai, fantāzijai un karam. Šī gaisma ir gan priecīga, gan rosinoša, taču arī daudzās gleznās parādās tā gaisma, kas ievieš bailes, piemēram, virkne karu attēlojušās gleznās. Pirms izstādes atklāšanas muzeja darbiniekus mākušas bažas, vai mākslinieks veiksmīgi spēs nokļūt Limbažos, jo nelabvēlīgu laika apstākļu dēļ radušās problēmas ar prāmja kustību no Helsinkiem uz Tallinu. Grūtā ceļā viņš pie mums atbrauca, jo viņš pats nedzīvo Helsinkos, bet gan 280 km no Helsinkiem, un braucot viens pats ar automašīnu, diezgan viņam bija grūti atrast Limbažus, zinot arī to, ka viņam ir 67 gadi, un pirmo reizi viņš brauc mūs apciemot ne tikai limbažniekus, bet arī iepazīt Latviju. Mākslinieks teica lielu paldies muzejam par ielūgumu un izrādīja patiesu prieku par ierašanos Limbažos, vienā no senākajām un skaistākajām pilsētām Latvijā. Autors limbažniekiem novēl daudz prieka, gaismas un laimes. Izstāde Limbažu muzejā būs apskatāma vēl visu aprīli, turklāt gleznas ir arī nopērkamas.